Sveiks, mīļais podkāsta Parunāsim klausītāji! Jau 2 gadus esam liecinieki brutālam Krievijas karam Ukrainā. To laikā visticamāk ik viens ir izjutis plašu emociju gammu, bailes, dusmas, bezspēcību, bet arī gatavību rīkoties, palīdzēt, ziedot un uzņemt savās mājās tos, kuriem bija jādodas prom no kara darbības vietām vai kuru mājas vairs nav. Tikmēr ziņu dienesta filmēšanas grupas kolēģi šobrīd ir Ukrainā, lai gatavotu jaunus stāstus. Viņu līdzinējo pieredzi varat klausīties arī mūsu podkāsta 14. un 17. ierakstā, kas tapušas pērnā gada pavasarī. Bet šajā laikā vēlamies Ukrainu pieminēt arī mēs. Latvijas televīzijā ir tapuši 30 video stāsti par Latvijas kultūras kanonu, lai ar tiem iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ukraiņus. Ar šo ziņu Latvijas televīzija iepazīstināja 9. janvārī. Kopš tā brīža jau ir pagājis laiks, stāsti dzīvo, un šodien runāsim vairāk par šo kara aspektu. Cilvēkiem, kuriem ir viss atņemts, un kā viņiem palīdzēt iedzīvoties un saprast pagaidu mājvietu, un kā tas var palīdzēt. Sarunāšos ar Latvijas televīzijas režisorēm Inu Kronbergu un Aigu Gramsti. Sveikas! Sveika! Kā jau minēju, ir kolēģi, kuri radot saturu dodas turp uz karstajiem punktiem Ukrainā, taču tas nav vienīgais veids, kā sniegt savu artavu. Kā jūs teiktu, kādēļ tieši jums arī bija svarīgi ar savu darbu palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem? Tas būtu pavisam konkrēti jau runājot par tiem, kuri dzīvo šeit, pie mums Latvijā. Pirms mēs ķeramies klāt pie kultūras kanona, es gribētu atcerēties 2 gadus senu pagātni, kad absolūti negaidot šis fakts notika, un vēl vakarā mūsu kolēģis, redakcijas vadītājs uzrunāja būtībā vakarā ap 7-8 strādāt uz koncertu Brīvība Ukrainai, ko organizēja Ralfs Eilants, un kur piedalījās ārkārtīgi daudz mūziķu, kurš bija ārkārtīgi ietilpīgs pasākums. Un tas bija tāds pirmais vispār, tā, kad tur vispār nav ko domāt, un protams, ka piekritām un izdarījām milzu darbu, ja, un ar prieku un ar asarām šo te milzu darbu nostrādājām. Ja, tas tieši pirms 2 gadiem notika. Tas bija tas pirmais mūsu saskaršanās ar šo. Jā, tas tiešām bija ārkārtīgi emocionāls vakars, nakts, nākamā diena. Un nākamās dienas viss vakars, kad jau notika koncerts, jo visa tā nakts jau pagāja domās, kā tas var būt, kāpēc tā ir noticis. Bailes, milzīgas bailes, dusmas un tās emocijas, kas tevī raisās no visa šī fakta. Un tad 2. rīts, un mēs esam visi kopā, un kopā ir visa milzīgā komanda, kas rīkoja koncertu. Un tad ir 7 stundas tiešraide, kas ir kaut kas neticams, kā var komanda savākties un visus labākos spēkus organizēt un savu kapacitāti gan režisoram, gan redaktoriem, gan asistentiem, gan pilnīgi visiem cilvēkiem nostrādāt tās 7 stundas augstumā, ārā pasākums. Un es strādāju pozīcijā kā skatuves menedžeris, kā skatuves režisors vai laukuma režisors, kā to mēs varētu nosaukt, vai kongresa nama lielās skatuves režisors. Un man bija tā nelaime runāt ar visiem mūziķiem un satikt un redzēt tās viņu emocijas, bailes, dusmas, asaras un prieku par to, ka mēs varam sanākt kopā. Apskauties, parunāt, izrunāt, un tā bija milzīga tāda liela enerģija, kas plūda gan no mūziķiem, gan no visiem iesaistītajiem. Milzīga enerģija. Un es domāju, ka tā mums palīdzēja tālāk strādāt un dzīvot visiem. Un domāt, kā mēs varam palīdzēt. Un tad jau nāca nākamie koncerti, nākamās gājieni, demonstrācijas 2 gadu garumā. Faktiski jūs to savu roku palīdzēšanai esat pielikuši no dienas numur 1, principā, tā arī varētu teikt. Jā, tā ir sanācis, un strādāju arī pie lielā gājiena, kas notika pie Ukrainas vēstniecības jau pavasarī tālāk. Tas pareizais vārds, laikam, tā pirmajā emocija ir dusmas. Ārprātīgs dusmas, jā, pilnīgi nesaprotot, kā tas vispār kaut kas tāds ir iespējams šajā, tomēr civilizētajā gadsimtā, jā.
Protams, ka palīdzēt var ļoti daudz dažādi, bet ko jums arī sniedz tā sajūta, ka jūs tieši ar to savu darbu, kuru tik ļoti mīlat, gal galā esat režisors, ka ar to jums ir iespēja palīdzēt? Mēs jau esam tie instrumenti, un mēs esam tie radari noraidīt, pārraidīt un nodot to visu lielo tautas emociju tālāk. Mēs ar savu darbu, ar mūziku, ar dziesmām, dejām un uzrunām, skaļiem vārdiem, mēs to pārēdam tālāk. Tas ir tas mūsu darbs. Šai sakarā pērn notika ziedojumu akcija Lielais maratons dod 5. Ukrainas bērniem vācām naudiņu. Un bija līdzās Tomam, kurš milzīgu summu savāca skrienot savus 7 maratonus, ko es vēlreiz atkārtošos un teikšu, tas bija patiešām no A līdz Z, no pirmiem 10 centimetriem līdz 42 kilometriem. Viņš to izdarīja, es to redzēju, un viņš savāca tiešām zvērīgu summu. Un arī, tas ir tas mans ieguldījums, kas bija ar viņu kopā, es to parādīju. Cilvēki to novērtēja, viņi ziedoja, un bērni tika pie datoriem, bērni tika pie siltiem zābaciņiem, bērni tika pie iespējams tām lietām, kas viņiem palīdz šeit izdzīvot. Un pārdzīvot tās dusmas un bailes un visu pārējo. Tā patiesībā ir baigā laime, ka tu dari tādu darbu, ka tu vari būt klātesošs tādos tik ļoti nozīmīgos un emocionālos notikumos, protams, gadu griezumā kaut kādu kapacitātu un kaut kādu ādiņu ir uzaudzēta, biezā un tā, bet ka tu vari mesties visos šajos darbos iekšā un darīt, ko tu proti un kas tev patīk un pats jau strādājot arī gūst baigās emocijas. Toreiz arī tā koncerta laikā viss man tiešraides rekordi tik sisti, tādā ziņā neatejot no pults, tās gan arī 7 stundas, tā vēl nebija bijis. Kā jūs nonācāt katru no jums Latvijas televīzijā? Aigai jāsāk, viņa ātrāk ieskrēja. Nejauši patiesībā, tas absolūti nejauši. Cik sen? 90. gads. Un kāpēc nejauši? Kas tad notika? Caur paziņām, būtībā. Bet tas bija ar režiju saistīts? Nē. Toreiz bija tā translācija daļa, kas tā teikt apkalpo, tāda tehniskie redaktori uz izbraukumu lielajiem busiem, kas uz PTS-iem pārvietojumiem televīzijas stacijām. Viena lieta ir kaut kādas tehniskās organizēšanas un tāda lieta, bet ļoti gribējās pie tā radošā tikt klāt. Un pie tā ļoti piedomā, tad tas lēnā garā arī notiek. Ja ļoti gribās, piedomā, tad līdz turienai var tikt. Ina? Jā, mans ceļš arī bija, varētu teikt, nejauši. Es mācījos, studēju ekonomiku, es esmu matemātiķa vairāk, un man reklāmas skolotāja turībā pēc viena pasākuma, kur mēs uzbūrām brīnišķīgu pasākumu, teica, ka šī nav tava vieta. Tev ir jāiet radošā sfērā, tev ir jāiet reklāmā, tev ir jāiet mārketingā iespējams. Un tā nejauši es arī nonācu šeit. Nonācu šeit un sāku mācīties visu no nulles pie brīnišķīgajiem maniem televīzijas auģvecākiem, kā es saku, pie Jūra Rudzīša un Svetlans Rudzīts, pie Līgas Ozolas, tagad kultūras ziņu žurnālists mammas un tēta, un viņi man tā paņēma smuki paspārnē, un es kopā ar viņiem lielos pasākumos sēdēju blakus, atvērt muti un mācījos. Tāds bija mans sākuma ceļš, un tad jau nāca mūsu mīļais jauniešu raidījums SEMS 10 gadu tiešraides. Tad tā bija lieliskākā skola. Ja tu kaut ko nezini televīzijā, tad 10 gadu tiešraidē, tu zini, ka 1 sekunde ir ļoti, ļoti daudz. Un arī 1 sekunde, ja tu esi kļūdījies, tas arī ir ļoti daudz, jo tad ir melnums. Tad ir 30 video stāsti. Kā tika izvērtēts, kuras tad būs šīs vērtības, kuras tiks atspoguļot šajos 30 video stāstos? Kultūras ministrija un Latvijas televīzija kopā strādāja pie šo kanonu izvēles, un mūsu radošā grupa, tātad Elīna ar Zani. Man bija tā iespēja
arī izvēlēties savas 10 sērijas. No atlikušajām 20, jo Zani jau bija paskatījusies un redzējusi jau tās savas, ko varētu filmēt, jo tas bija sākuma posmā, kad vēl kokiem bija lapas un ātri vajadzēja skriet un baudīt jaukos Latgales ezerus un dabu un ātri mēģināt to Latviju pašā tādā rudens skaistumā un zelta lapās parādīt. Vismaz, jo vasarā tad tikai video materiāli. Un jā, es izvēlējos savas 10 sērijas, un es izvēlējos no tiem pēc tādiem principiem pāris filmas, kuras man ir ļoti, ļoti mīļas, pāris personības, kuras es ārkārtīgi cienu par viņu darbu un, protams, domājot arī par to, kā es to parādīšu. Man vairāk tādi arhīvā kanoni bija manējie. Bija sērijas, kurās bija ļoti daudz arhīvu materiālu, jo mūsu personāži ir tikai arhīvā, un tad tiem bija jāintegrē mūsu brīnišķīgie ukraiņu moderatori, kā viņi to parāda, kā viņi to pasniedz, jo kopā ar personāžiem mēs viņus nekā nevarējām kopā salikt, tad mums bija jādomā par tām tehnikām, kā viņi varētu integrēties tais stāstos. Jā, protams, ka bija arī personības, kuriem nav arī nekāda video materiāla, ir tikai fotogrāfijas, un arī tās ir maz, jā, tā kā tie darbi vienīgais, jā, tad attiecīgi caur tiem viņu darbiem, caur to viņu pienesumu, kādēļ viņš ir kultūras kanonā, jā, tad mēģinājām visādīgi kaut ko iekustināt, kaut ko iedzīvināt, tā lai jautrāk. To tehniku principā sanāk, ka pieprasa saturs, tāpat varētu teikt, jā? Jā. Vai bija arī kaut kas tāds, ka vienkārši zināja, ka tā ir stiprā puse un gribās kādu tehniku iemēģināt, pielietot, vai tiešām tas viss bija tikai pēc tā, ko? Man bija viena sērija, kur mēs pilnīgi jaunu animāciju uztaisījām kopā ar brīnišķīgo kolēģi mārketinga mākslinieci. Un tā bija viena sērija, pilnīgā animācijā, kur viņa pati izmēģināja spēkus sev vēl tādā nezināmā programmā un pamēģinājām un uztaisījām, integrējot arī ukraiņu puisi iekšā šajā animācijā. Varbūt tu zini, kura tā sērija ir? Tā nav par Čaku? Nē. Nē, tagad es tā man ir jāmeklē, jāskatās testā. Tu vari pateikt priekšā, kurā virzienā vismaz ir jādomā. Вінсеата. Латиш виходить на пляж, де вже лежать сотні відпочивальників. Він іде узбережжя моря, принаймні кілометр, поки не знаходить місце, де менш людей. Бо Латиш хуторянин. Es ar brīnišķīgo mārketinga mākslinieci mūsu Latvijas televīzijas Rinaldu kopā pamēģinājām spēkus animācijā, integrējot brīnišķīgo ukraiņu moderatoru un uztaisījām mazu animācijas filmiņu par Viensētu Latvijas. Es gribēju saprast, vai tas ir par Viensētu vai par mūsu noslēgto mentalitāti, iespējams, tā kā ciemats, kurš to uztver, bet tad arī gribēju jautāt, ko ar šādu epizodi Ukraiņi iemācās, ko tieši viņiem tas pavēsta par to mūsu mentalitāti? Jā, es domāju, ka arī teksta autors, mēs paši tekstu nerakstījām. Jā, mums bija autoru kolektīvs, kuri strādāja tieši ar tekstiem, un mēs saņemot tekstu, tad kopā arī mēģinājām vizualizēt kopā ar māksliniekiem vai grafiķiem, kā tas varētu izskatīties. Un tieši Viensēta bija tā sērija, kur saņemot tekstu, es uzreiz redzēju, ka mēs netaisīsim Viensētu aizbraucot uz Brīvdabas muzeju, kas būtu varbūt jādara. Ja? Brīvdabas muzejs un Abras un visi ratiņi un parādam, kāda izskatās Viensēta, bet parādīt to Viensētu nedaudz savādāk, jo šāds bija uzstādījums arī pašā sākumā, ka mēs šo saturu un video rādam tādu vieglāku, lai viņš nebūtu, jo viegli uztveramu, protams. Jā, pirmkārtām viņš būs arī būs un ir sociālos vairākos, un lai tas formāts ir pavisam tāds viegls uztverams, varbūt bišķiņ ir kaut kādu humoru, vieglumu, lai mēs arī varbūt kaut kādus brīžos varam paskatīties uz sevi citādāk. Un šī sērija konkrēti bija tāda, ka tu esi tāds. Ja tu iziesi pludmalē, tad tu neiesi barā kopā ar visiem, nekāps otram uz sedziņas, ja? Vai nespļausi siemušku virsū, bet tu aiziesi blakus un palasīsi savu grāmatu. Un te man gribētos pieminēt, noteikti gribu jautāt arī par moderatoriem, kā mēs atlasījām. Jā, es gribu, bet es varu pat nejautāt, lūdzu. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti
radoši un interesants pasākums. Meitenes jau bija noskatījušas radošos cilvēkus, aktierus, un mēs zinājām mūsu kolēģi Rusela Sem, Antonu, kurš strādā, un kurš arī ļoti palīdzēja ar tulkošanas darbiem vispārējo. Un tad mēs apzinājām vēl iespējamos radošos cilvēkus, kuri varētu ar mums kopā strādāt un labi justies kadrā un labi šo vēstījumu nodot. Un tad mums bija kastings, īsts kastings. Bet bija arī kāds, kas palika aiz svītras? Man liekas, ka nē. Nē. Bet tik un tā, bet kastings bija vajadzīgs. Jā, un tā jau arī ir tas labākais, ka mēs paņēmām pilnīgi visus 9 jauniešus un netik jauniešus, jā, ukraiņu cilvēkus, kuri, un tieši tāpēc, ka viņi katrs ir absolūti dažāds un pārstāv savu radošo un netik radošo sfēru, lai to informāciju nodotu plašākai auditorijai. Bet kas viņi ir? Viņi ir aktieri, televīzijas raidījumu vadītāji vai? Bijusī, jā, Jūlija. Es Jūliju atceros ļoti spilgti, jo Jūlija 12 gadus, es varbūt to stāstu neatceros tik tieši, jo es ar viņu strādāju veselu dienu, 2 epizodes Nacionālajā muzejā, un viņa jau kastingā stāstīja. Tātad viņa 10 vai 12 gadus bija televīzijas diktore. Iedomājamies panorāmu, diktore, kur katru dienu nāk uz darbu, labi izskatās, viņa arī tā diktore, ļoti labi runā, ļoti pareizi visnostādīta balss. Un kādā brīdī, kā viņa stāstīja, visi tie politiskie notikumi un viss, kas tur sāka vēlties pāri, viņa saprata, ka viņa vairs nevar, viņa vienkārši nevar mentāli to izturēt. Un tad viņa sāka mācīties dizainu, viņa kļuva par dizaineri, un viņa pati ir no Odesas, bet viņas saknes un viņas bērnība ir pagājusi Rīgā, un viņa vēl atceras to Rīgas bērnības sajūtu, garšu, putnus, smaržas, kā viņa stāstīja, un šeit atgriežoties, viņa ir izstaigājusi tās vecās takas un mēģinājusi atcerēties to, cik labi bija tad, kad viņa bija maza meitene. Bet vai viņa arī tagad šeit dzīvo? Vai viņa tagad šeit dzīvo ar savu ģimeni, jā. Viņa bija no Odesas un kā viņa teica, no ārkārtīgi šikas un smalkas dzīves. Viņa bija ļoti pieprasīta dizaineri, cik saprotu, strauji augošajām ēkām, privātu mājām. Viņa labi iekārtoja mājas un dzīvokļus. Un tad viņa pēkšņi ir iemesta šeit realitātē, un viņai atkal jāsāk viss no nulles. Bet viņa dzīvo un priecājas šeit par katru lietu. Un es viņai jautāju, vai tu atgriezīsies? Viņa teica, viņa nezina. Bet vai visi šie 9 moderatori, kas ir šajās video stāstos kā moderatori, viņi visi šobrīd ir šeit Latvijā dzīvojoši, vai arī bija kāds, kurš šī projekta dēļ speciāli ieradās šeit? Nē, viņi visi ir šeit dzīvojoši. Kā viņi paši uztvēra visu šo procesu? Vai viņiem pašiem patika? Ļoti atbildīgi. Es atceros, ka visgrūtākais vēsturniekam bija, man liekas, un citiem pušiem arī, man pušiem sanāca vairāk. Un viņiem bija ļoti grūti iemācīties nosaukums. Pat nosaukums ukraiņu valodā, ja, teiksim, darba nosaukums vai kaut kādus personu vārdus, ja, viņi šausmīgi nevarēja to atcerēties. Un uzsvarus. Atceries ar uzsvariem, ja, kā pareizi uzsvarus likt mūsu personībām. Jā, es arī teiktu ļoti atbildīgi, ļoti priecīgi par iesaisti. Priecīgi, ka viņi var uzrunāt savējos šādā veidā, jo ne jau visi tulko un darbojas, jā, viņi tomēr ir katrs savā sfērā, bet kopumā es domāju, ka viņi bija ļoti, ļoti priecīgi par šo uzaicinājumu. Jā, un tas patiesībā bija ļoti veiksmīgi arī ideja, jā, kā, lai tomēr tuvāk būtu ukraiņiem un viņu mentalitātei, ka viņus uzrunā savējais, jā, un izstāsta par tomēr svešām lietām ar visiem svešiem personvārdiem un svešiem logu un darbu nosaukumiem, jā. Un vai bija arī kādi, tādi interesantākie mirkļi, ar kuriem labprāt padalītos tieši radīšanas tajā filmēšanas procesā? Es pieļauju, ka tas varētu būt tieši arī ar viņiem, šiem personāžiem, bet es minu, varbūt, ka nē. Es domāju, tā mūsu atrastā atslēga ar zaļo fonu, jeb rīru, ja, kā mēs to saucam, integrēt viņus
vēsturiskajos materiālos un dabas ainavās un visur. Nu, tā dzīvošanās uz vienkārši zaļa fona cilvēkam, kurš nav televīzijas cilvēks, ja, pamēģināt iejusties tai pašā viensātā vai iejusties glaznās. Ja. Nu, manuprāt, ka tā bija tā interesantākā viņiem visiem, kuri nonāca šeit pie zaļā fona, ka viņiem tas bija interesanti. Jo īsti jau mēs TikTok meistars neesam. Un sociālo tīklu tādus formātu radītājus. Un tad mums arī bija jāpārkārto savu domāšanu. Tas bija jāpatur visu laiku prātā, ka tas būs sociālos tīklos. Jo taisīt sižetus par slavenībām vai kaut ko, tas ir pilnīgi cits stāsts. Visu laiku tas ritms. Dinamika. Tas ritms un dinamika, nepārtraukti. Mūzika, dinamika, ritms, montāžs, ātrums, skaņu efekti, kaut kādas lietas. Un tāpat laikā nepārkāpjot robežas, jo tu tomēr strādā ar materiālu, ar tādu materiālu par milzīgu, ar mantojumu. Ar vērtībām. Ar vērtībām tu strādā, jā. 1 minūte ar mazu astīti. Daudz vai maz tas ir? Cik viegli vai grūti ir tik mazā formātā veselu stāstu ielikt? Grūti. Vienā vārdā sakot grūti. Jā. Īsie formāti ir visgrūtākais un iespējams nepateicīgākais formāts. Sauksim to par izaicinājumu. Tas ir liels izaicinājums. Tas ir ārkārtīgi liels pirms tam sagatavošanās process, vai ne? Ko iekļaut, ko neiekļaut, ko paspēs. Jā, tu jau noteikti zini, jā. Tu veido ziņu sižetu. Un tev ir pasaka 1,5 minūte, un tev ir ļoti daudz informācijas. Domāju, ka tu vari savilkt paralēlis, ja tev iedotu 1,5 minūti vai minūte 20, minūte 10, un tev ir jāizstāst kanona stāsts. Tad iedomājies, kā tas būtu, izstāstīt vienu kanona stāstu par vienu personību. Es tāpēc prasu, jo man liekas, ka tas jums ir daudzkārt trakāk nekā viena sižeta, jo tas, tā ir viena kaut kāda aktualitāte, vairāk vai mazāk šodienā balstīta, bet jums ir vesels, daudz, kas bija vēsturisks fakts vai vesels gadsimts, jā, vai cilvēka stāsts. Tas sadarbībā ar redaktoru, ar viņa idejām, jā, kopā liekot savas idejas ar redaktoriem kopā. Un man bija Klāvas Knuts Sukurs un Sanita Auškāpa. Tā kā, arī izejot no tā, kāda materiāla ir pieejama, jā, un tas ārkārtīgi interesanti lasīt, kas viņiem liekas svarīgākais tās personības vai notikuma tādā atstāstā, jā, un tieši kā jau viņa teica ar domu, lai tas ir interesanti. Ja, protams, jau kā informācija un grāmatas par šiem cilvēkiem, un viņi paši ir radījuši daudz visādus iespaidīgus darbus, jā, bet tieši minūtē pašu galveno ar kaut kādu odziņu. Galvenais to odziņu un pamēģināt tā nedaudz lustīgāk uz to paskatīties un to humoriņu piesist, ko mēs mēģinājām arī ar vizuālo. Ar vizuālo, jā, bet arī tekstuāli. Es atceros, ka mēs ar autoru Klāvu. Jā, to limuzīnu muļājām, un tad tur to vienu teikumu uz priekšu, uz apakaļ, vai tās beigas atstāt vai neatstāt, kur latviešiem limuzīnas Jāņnakts krāsā ir tas pats, kas viens pats mājās amerikāņiem vai Titaniks. Ka viņš ir tik ļoti, tās slavens, beigas, jā, tik ļoti slavens. Vai atstāt vai neatstāt, vai spēlēties ar tiem salīdzinājumiem. Tādas tās epizodes, tādas kārtīgas darba epizodes. Vai jums kādai bija arī par dzeju, par dzejniekiem kāds epizodes? Bija. Ja? Jo skaidrs, mēs esam izrunājuši, tā tad bija Viensēta, Minoks mēs pieminējām, limuzīnas Jāņnakts krāsās, stāst ir arī par Daugavu, dziesmu svētkiem, Lielvārdas jostu un arī par teātri un komponistiem, gleznotājiem, rakstniekiem. Piemēram, arī Aleksandrs Čaks, ko mans pirmais minējums bija, jo man ļoti ir iespiedusies prātā tā epizode, man likās, viņš ļoti tā impozanti tiek atainots, bet jautājums ir, vai veicāt izpēt par to, kas no kultūras mantojuma būtu arī pieejams ukraiņu valodā, ja runa, piemēram, ir par dzeju, jo, ja es pareizi sapratu, Imanta Ziedoņa Epifānija skan ukraiņu valodā. Tas nebija mūsu darbs. Tas ir kolēģītis, jā. Čaks bija tavējais? Jā, rakņoties pa arhīviem vienkārši veiksmi, jo par viņu bija multeni. Tad līdz ar to tas bija veiksmi, jā, kā interesantāk parādīt. Kurš no gabaliem jūs pašas uzrunā visvairāk? Iespējams, tas ir kāds no jūsu darbiem, varbūt kāds no kolēģis.
Mums jau jārunā noteikti par saviem darbiem. Nē, ir ārkārtīgi interesanti bija skatīties citu kolēģu darbi. Ja? Respektīvi, tu pats radi kaut kādus to savu to tehnoloģisko piegājienu, kā tu tur to stāstiņu izstāstīs un tā, un tad skaties, kolēģis atkal ir izdomājis atkal kaut kādu feature interesanti, tad tādu piedorienu. Ja? Tā kā tiešām prieks, protams, par kolēģu radošumu, jā, par to, kā to visu var dabūt gatavu, tik dažādi. Jā. Tas lielākā vērtība tam visam, tajā mākslinieckajā izpausmē, man liekas, ir tas dažādums, jā, ka ir izdevies tomēr tos dažādos efektos un dažādās, skaidrs, ka pamatā ir kaut kāda arhīva un ir tie moderatori, tas ir tas vienojošais, kas viņus visus savēl kopā, jā. Bet tomēr viņi ir katrs ļoti dažādi šie stāstīņi. Man, piemēram, tāda emocionālākā mana epizode bija, kur man bija kamols kaklā, un kur es pēc tās epizodes filmēšanas man pat asari izsprāga. Un arī noskatoties pēc tam kopā ar grafiķu darbu, tās bija lielvārdas jostas. Tad, kad mēs bijām salikuši scenogrāfijā 70 lielvārdas jostas, es nekad nedomāju, kā sajūtot tās jostas, to enerģiju, ka var būt tādas sajūtas. 70 lielvārdas jostas, katra bija savādāka, pilnīgi katra bija savādāka. Un arī mūsu ukrāņu aktieris, ejot caur tām jostām, viņš teica, ka viņš visu laiku trīc. Ka viņš jūt to enerģiju. Es tagad saprotu, es tā patiešām no sirds saprotu, par ko jūs runājat. Tās spēka zīmes un tās jostas ir kaut kas varans. Un kad mūsu lieliskais grafiķis Jānis Kļaviņš vēl tās spēka zīmes izcēla nedaudz ar gaismu, ar uguni. Vēl pielika savu rociņu. Jā, pielika savu rociņu. Tad ir tas kopums, tas komandas darbs, uzrakstīt tekstu, eleganti pasniegt no ukrāņu moderātoru puses, labi nofilmēt. Paldies arī mūsu visiem operatoriem un gaismotājiem, kuri sabūvēja to visu visai lielajai brigādei, un grafiķis un montāžu inženieris, un tad tu ieraugi, un tad, jā. Par to man bija tāda silta sērija. Tāda latviska un tāda emocionāla sērija. Man liekas, ka Rozentāls stāstu mēs interesanti izstāstījām. Ar šo pašu rīru izspēlējoties un ieintegrējot, visilgāk noņēmāmies pareizi. Tas bija pats sākums, jā, ka mēs ielikām moderātoru kā vienu no tēliem Rozentāla glaznā pie baznīcas. Ir glazna, jā, un tad viņš arī tur ir. Kāpēc, lai viņš tur nebūtu, jā, pēkšņi tajā laikā. Stilisti vēl saģērba viņu tā stila drēbēs, puses vēl pielīmē. Tā, lai bišķiņ tipās. Tas par to vieglumu. Jā, lai līdzīgs, viņš tā arī sanāca drusku līdzīgs Rozentālam ar visām tām kuplējām mūsām. Ļoti labi tā glaznā iederējās. Un kaut kur fotogrāfijām blakus Rozentālam arī garo kā ukrāņu tāds prototips varbūt. Par atgrieznisko saiti runājot, vai esat pētījuši, cik daudz vispār ir skatīti šie video vai ir komentēti, ko saka tie, kuriem ir adresēti šie video? Man ir atgriezeniskā saite no pašiem moderatoriem, no tiem, ar kuriem es strādāju un kuri bija redzējuši sērijas un kurus mēs arī sūtījām un skatījāmies kopā. Viņi bija ļoti, ļoti priecīgi un saviļņoti un laimīgi par to iespēju. Man vispār arī šos stāstus skatoties likās, viņi ir tik izcili, viegli saprotami, iespējams, ka arī kādās mācību iestādēs vajadzētu ar tiem dalīties. Kā jums pašām šķiet? Iespējams, jo par latvisko versiju gan runā. Ir runāts, jā? Ļoti runā, jā, ka mums jau pašiem nav. Vai tad mēs paši zinām par visām šīm savām vērtībām, paskatoties? Un cik bieži mēs piestājam pie likteņa upes Daugavas, paskatāmies, cik bieži mēs paceļam acis gaisā un kaut kur paskatāmies uz Latviju, cik viņa skaista, un aizdomājamies vai pie kāda pieminekļa. Vai mēs zinām, kas to cēlas un kāpēc? Man jau neērti bija teikt, bet man tieši tā arī bija tā doma, ka, man liekas, darētu latviešu valodā, jo tajā laikā, kad vēsture ir jāmācās ne tik daudziem interesē, tas savukārt tad, kad sāk interesēt, tad ar veselu kaudzi citiem darbiem, bet šādi video stāsti tik viegli uztverami ar to odziņu, to nelielu humoru, īsa formāta, kur spēja dzīvot attiecīgi mūsdienām, man liekas, jā.
Kāpēc gan ne tikai arī mums varētu? Jā, bet mēs jau vēsturnieku integrēju skolā, Ukraiņu vidusskolā, ko mēs filmējām par Kārli Zāli. Bija video stāsts par Kārli Zāli, par viņa 2 lielajiem darbiem, un tad vēsturnieks it kā to stāst kā vēstures stundā Ukraiņu vidusskolā. Tādu 1 stundu jau mēs novadījām. Pirmo, teiksim tā. Ja? Pirmo vēstures stundu, Ukraiņu skolāniem. Būtu forši to arī latviešu valodā. Iespējams, ka tas arī notiks, jo, teiksim, tā viņi pārtaisīt absolūto latviešu versiju, tas jau nav iespējams, jo tas pasūtījums, jo tie ukraiņu moderatori un tā, tas tomēr ir ukraiņiem. Bet tā likās, tādu darbu ieguldīt, darētu arī latviešu valodā. Ko viņiem tas ikdienā palīdz? Ja mēs par visu šo kopumu, visiem šiem video stāstiem kā tādiem runājam, uzzināt par Latvijas kultūras kanālu daļu no. Tas viņiem palīdz ieintegrēties vai vairāk izprast? Manuprāt, pirmais un galvenais, ja viņi redz šādu stāstu, es domāju, ka viņi ir ļoti gaidīti šeit. Tas ir pirmais, ko mēs pasakām. Labdien, sveiki! Jūs šeit esat gaidīti, jo mēs šeit esam izveidojuši tādus stāstus, lai jūs mūs iepazītu labāk, mūsu mājas, mūsu vērtības. Nāciet ciemos pie mums. Un tas ir numur 1, ka viņi šeit ir gaidīti, ja mēs atveram durvis un ielaižam savās mājās. Šeit mēs esam. Šeit ir mūsu dārguma lādes. Visas mūsu dārguma lādes ir šeit. Neba katrs ukrainis tagad lasīs visus pieminētos rakstnieku darbus, vai skatīsies un pētīs mākslinieku veikto, bet kaut kas no tā viss. Katram aizķersies un katram droši vien kaut kas cits. Kāds varbūt tiešām čaku gribēs palasīt pēc šī stāsta, un kāds papētīt to lielvārdus jostu, tā nozīme un tā, Ne visu, bet kaut ko noteikti, kaut kas aizķersies. Uz teātri aizies, uz muzeju aizies. Pastīsies uz brīvības pieminekli citādāk. Aizies uz muzeju un jau zinās, kas būs dzirdējis par Rozentālu un Purvīti, Padegu. Starp citu, arī tu pat pieminēji par to, ka iespējams arī kādas lapuses, kas atkārtojās mūsu vēsturē un viņu vēsturē līdzīgas. Man likās, viena bija epizode par filmu Vai viegli būt jaunam, un tajā ir arī tāds fragmentiņš, kur viens no varoņiem ir ārpus Latvijas, tā teikt, izlauzies. Tagad mēs savukārt radam saturu, reportāžus un stāstus par valsti, kura vēlas padzīt okupantu, un visa pasaule tad par to, kā mēs vēl varam iesaistīties, kā palīdzēt, kā atbalstīt. Kādas pārdomas jums raisīja šis darbs šādā aspektā? Ka mēs parādām, ka reiz mēs arī esam tur bijuši, kur viņi ir šobrīd. Es domāju, ka viņi to brīnišķīgi zina. Mēs jau taču 15 brālīgo republiku Saeimu visi cits par citu esam ļoti informēti. Es domāju, ka viņi mūs drusciņi apskauž par to, ka mums ir drusku vairāk paveicies nekā viņiem. Es domāju, ka viņi brīnišķīgi saprot to, ka mēs viņus ļoti labi saprotam, labāk nekā tālākas ārzemes. Jā, mēs veidojot šo stāstu kopā ar mūziķi, to filmu arī paskatījāmies fragmentāri. Tas tavs darbs tad, ja? Jā, tas mans darbs. Mēs paskatījāmies, viņš man jautāja, kas tur ir, kas tas ir, jo viņu pašu arī uzrunāja, un viņš arī kaut kā rezonēja uz šo situāciju. Un es viņam stāstīju, bija tā, tieši tāpat arī, pie viņiem ir tādi paši jaunieši, bijuši tādi paši sapņi, tādas pašas domas par nākotni un tik dažādi. Viņš man jautāja par to vilcienu, kāpēc tā, par to kustību, kas tas bija, jo viņš mūziķis arī tāds rokeris, roku spēlē pats. Un viņš it kā saprot to, kas tur varēja būt, viņš kāpēc tā notika, kāpēc tur bija tā tiesa un tā. Mēs, par to parunājām. Un, viņš tā diezgan sensitīvi uzņēma to visu. Jutīgi. Ko sarunas noslēgumā tūlīt jau būs apritējuši 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Ko jūs novēlētu Ukrainas iedzīvotājiem, gan tiem, kuri savu tēvzemi aizstāv un cīnās frontē, gan arī tiem, kuri ir pametuši savu tēvzemi un dzīvo pie mums šeit Latvijā, piemēram? Kas ir tas, ko jūs vēlētu? Tikai un vienīgi uzvaru. Slavu Ukrainai. Pēc iespējas ātrāk.
Visāši tajā ārprātā. Un milzīgi izturību. Izturību pilnīgi visiem. Tiem, kuri ir tur, tiem, kuri ir šeit. Slavu Ukrainai! Paldies jums abām! Paldies! Paldies!